Sveiks! Vai tu zini, kas ir kopdarbs? Un kā nonākt līdz izcilam kopdarbam? To nevar izdarīt viens. Man arī nepalīdzēs tās čalis. Spēlēt spēles vienatnē arī nav tik interesanti. Mēs tev pastāstīsim un parādīsim, lai arī tu zinātu, kā to panākt. Tāpēc jādodas piedzīvojumā kopā. Kopā vienmēr jautrāk. Nu, ejam. Nāc, viens. Pastāst, kas ir kopdarbs? Kopdarbs. Tas ir darbs, ko dara kopā. Cilvēki dara kopā lietas, kopā darbojas. Visuma kopdarbs, tehnoloģija kopdarbs. Katrs indivīds dara savu daļu lielākā darbā. Kopīgs darbs uz vienu mērķi. Kopdarba laikā tiek izdarīts vairāk lietas, nekā ja to darītu viens. Šitais ir par komandu. Es pamēģināšu uzcelt 10 reizes. Vēl, par draugiem! Jā, vēl, par Latviju! Par mammu, vēl! Aiziet! Labi! Pastāsti, Gunti, kas ir kopdarbs? Tad, kad cilvēki kopā kaut ko dara, un beigās iznākums ir lielāks nekā esam gaidījuši. Kopdarbam vajag komandu. Nu, sākumā jau ir kaut kāds cilvēks, kas kaut ko ierosina, pēc tam pārējā komanda to dara. Lai motivētu cilvēkus, vispār pirmām kārtām tev ir jāsaprot, ko tu gribi darīt pašam, ko tu gribi izmainīt. Arī visi jaunieši, kas šeit nāk, viņi paši grib uzlabot savu telpu, un dažreiz viņi neredz, kas ir jāuzlabo, bet vienkārši parādi, kā to darīt. Un tad jau parādot un kopā darot, var to izdarīt. Esmu dzirdējis tādu vārdu mentors, un mentorēšana arī, tā teikt, veicina kopdarbu. Kāpēc tas ir svarīgi? Nu, ir jābūt kādam vecākam cilvēkam, vai gados, vai kaut kādu dzīves pieredzi, kas ieved mazāk pieredzējušus cilvēkus dzīvē. Tie mentori jau ir dažādi, jā. Un daudzreiz jau mēs tos mentorus neizvēlamies, viņi vienkārši mums ir. Piedzīvumu garā es arī atnācu šeit, kā reku šis sarkanais punktiņš, jā. Kautrīgs, skaļš, un Atis mani sāka mentorēt. Viņš sāka dalīties ar savu pieredzi, mani izaicināja, lika man dalīties ar savām sajūtām. Nu, jā, un šādi mani mentorējot, es pats arī sapratu, ka manī ir pietiekami jau daudz informācijas, ka arī man vajag kādu pamentorēt. Vienkārši tas notika dabiski, jo tā lielā informācijas gūzma un tā pieredze tevi tik sakrājusies, ka viņa kaut kā ir jāizdabūja ārā. Man ir bijuši daudzi tēti, daudzas mammas, kas kā mentori man ir palīdzējuši tikt tur, kur šobrīd esmu, un noticējuši man. Pie manis pienāk kāds jaunietis, kas ir par mani 10 gadus jaunāks, un viņš saskarās ar problēmām, ar kurām jau esmu saskāries. Es jums varu pateikt, varbūt vienkārši nekāp iekšā tajā peļķē, ja? Nu, viņa ir dziļa. Es 3 reizes jau tur iekritu. Vienkārši varu paiet 2 metrus pa labi, pa kreisi. Un tas varbūt tev izglābs dienu, jo tā nebūs slapjas kājas. Mums piedzīvojumi garā kopā darot, jā. Kopdarbs, notiek kopdarbs, mums ir kaut kāds mērķis, ko mēs gribam īstenot. Un tad mēs katrs, kā indivīds, šajā komandā atrodam savu lietu un tad kopā daram. Un komanda parāda tavas stiprās puses, komanda parāda tavas vājās puses. Un daloties ar šīm sajūtām, mēs sākam vairāk apzināties, kas tad mēs esam. Kam ir nepieciešams kopdarbs? Tāpēc, ka mēs visi gribam sasniegt savus mērķus, vai ne? Un kopā to var darīt jautrāk, vieglāk, patīkamāk un, nu jā, ir reālāk vispār. Tādā veidā var sakonektoties ar citiem cilvēkiem. Būt garlaicīgi vienam pašam, visu darīt. Tas ir vajadzīgs, lai būtu lielāks iznākums pēc tam.
vērtību kopums, uz kuru man personiski, man kā tam individam kopdarbā gribās doties. Un kopdarbā tu parasti neizdedz. Parasti. Un ir ļoti daudz mācītos kopdarbu laikā. Nu, šeit arī tiek, man šķiet, daudziem cilvēkiem norauts jumts, jo mēs viens otru izaicinam, mēs nepadodamies. Un, ja tu šeit esi, tev ir jādara. Un tad tu sastopies ar savām bailēm, sastopies ar to, ko tu nemāki, un tad notiek tā mācīšanās. Tad tu esi ārpus tās komforta zonas. Mums bija uzdevums, mums vajadzēja panākt izcilu kopdarbu, arī visā lastādijā ar visiem cilvēkiem. Un mēs ticējām, mums bija mērķis, mums bija stratēģija, un mēs vienkārši gājām un darījām. Un maģiskas lietas. Pēc tam, kad tas viss notiek procesā, vienā mirklī tu atkāpies un tu saproti, ka viss jau pašorganizējās. Viss notiek, jo tā vienkārši ir. Jā, nevajag mīst un mest plinti krūmos. Vajag vienkārši darīt. Un kopdarbs nozīmē darīt. Mēs sapņojam par to, ka mēs būsim tādi un tādi, bet varbūt mums vienkārši jāuzvedās tādi, kādi mēs gribam būt. Man šķiet, ka vienkārši vajadzīgs ir saprast, kas ir tas pats augstākais, tas mērķis, kas ir tas, ko tu gribi darīt. Tad kopdarbs arī ir tāds ilgspējīgs, mums ir jārēķinās ar nākamajām paudzēm. Jā, es piekrītu. Es esmu Latvijas vecumā un es gribu augt ar viņu kopā un dot savu ieguldījumu Latvijas sabiedrībai. Tas ir svarīgi. Tā kā iet un stāties pretī bailēm, problēmām un risināt viņas. Un to darot kopdarbā, kopā ar citiem un dodot un liekot šo apziņu. Mēs varam izveidot lieliskas komandas, kas mācīs citas komandas, un mūsu sabiedrība kļūst daudz foršāka. Daudz krāsaināka, daudz izpalīdzīgāka. Tāda, kāda mums gribās. Tāda, par ko mēs sapņojam. Tālūk. Šajā sērijā noskaidrojām vairāk, kas ir kopdarbs. Daļa no piedzīvojuma gars logo, daļa no ideoloģijas. Varbūt kaut kas vairāk, kaut kas plašāks par organizāciju, kaut kas plašāks par individu. Atliek vienīgi sastrādāties, sadarboties un runāties. Izrunāt visu, kas uz sirds, un galvenais to darīt kopā. Kopā ar piedzīvojumu garu.